esam šodien Hanzas vidusskolā, kur Baltijas basketbola līgas spēlē tiksies Barons Kvartāls un Lietuvas Paņeveža Lietkabeles komanda. Nu, jāsaka tā, Barons komanda šobrīd uzņēmusi visai labus apgriezienus. Un Baltijas līgas otrās kārtas cīņās šobrīd ir grupas līderi ar 2 uzvarām. Atceroties, kā Barons sāk šo te sezonu. 7 spēlēs tātad 5 zaudējumi. Nu, šobrīd tā ir pavisam cita komanda, gan laukumā, gan iespējams arī ārpus tā. Bet, nu kā, Baroniem šodien veiksies pret vienu no Lietuvas komandām. Šobrīd iestatoties Lietuvas čempionāta turnīra tabulā 8. spēcīgāko Lietuvas komandu. Nu, to vērosim kopīgi. Ar jums kopā šovakar būšu es, Jānis Celmiņš, un tad lēnām pievēršamies arī šim te mačam. Nu, dzirdam tātad fonā spēles informātors tātad iepazīstina mūs ar komandas starta pieciniekiem. Nu, manā rīcībā starta piecinieku vēl pagaidām nav, bet nu, pēc brīža iepazīsimies ar tiem vairāk, kad komandas dosies laukumā. Nu, redzam, tātad viesi, šīs spēles viesi šodien ar latviskās krāsas formās, tumši sarkans tātad laukumā, un nu, Barons sevi ierast gaišajās baltajās formās šajā te mačā, kā šīs te spēles laukuma saimnieki un mainieki. Nu, redzam, tātad Barons komandas starta piecinieks šim te mačam. Jākabs Rozīts, Mārs Gulbis, Tailers Keins, Dāvis Zone, un kurš tad 5. Tātad attiecīgi 6. numurs Aigars Šķēle. Armāns Šķēles jaunākais brālis, nu, kā te pirms spēles ar kolēģi spriedām, tad arī vizuāla līdzība viņiem ir, arī spēles ziņā līdzība ir. Nu, redzēsim, kā Aigaram veiksies šodien. Nu, ko tagad centra iemetienā Jākabs Rozīts un zaudēts centra iemetiens. Pirmais uzbrukums šī te mača viesiem. Lietkabeles komanda, kā jau teicu, tad šī brīža 8. spēcīgākā Lietuvas komanda. Nu, ja skatāmies Lietuvas čempionāta turnīra tabulā, nu, pagaidām gan mača rezultāts paliek neatklāts, un Aigars Šķēle ātri dodas uz priekšu, bet spēlēs pozicionāli Barons komandu. Nu, dzirdam, Rīgas komandas atbalstītāji arī fonā ierasti nepārāk daudz šodien, nu, ierasti ir nedaudz vairāk, bet tagad Mārs Gulbis, decembra mēneša vērtīgākais BBL līgas spēlētājs, gūsta pirmos punktus, panāk 2-0 un atklāja Barons komandas punktu bagāžu šajā te mačā, bet tikpat ātri atbild ar precīzu metienu arī Griškenes, un šobrīd viesi jau vadībā īsā brīdī 3-2. Barons komandai, kā zināms, tad pievienojies jau pirms kāda laba brīža Tailers Keins. Nu, jau pirms spēles sākumā teica, ka Barons ir krietni vien pamainījies. Nu, tieši ar Tailera Keina iesaistīšanos spēlē gribētos teikt tā. Barons komanda ir mainījusies uz labo pusi. Nu, tagad paklūp Dāvis Zona aizsardzībā, un tikai ar noteikumu pārkāpumu tiek apturēts tur zem groza viens no viesiem. Dāvis Zona arī saņem piezīmi, un Babrausks uz soda metiena līnijas izpildīs 2 soda metienus. Pirmais no tiem precīzs. Arī otrs precīzs, tā ka līdzsvars uz tablo. Nu, skatītāji arī šajā te mačā nav daudz. Nu, grūti pateikt, ar ko tas izskērams. Redzam uzreiz Lietuvas komanda tādā aktīvā aizsardzībā. Dāvis Zona, Rozītim Keins, tālāk jau Šķēle, Gulbis brīvs. Nu, atstāt Gulbu brīvu. Nu, šoreiz viņš nesoda, bet tagad jau Dāvim Zonam iespēja. Pirmais viņa metiens bija precīzs. Tagad Jākabs Rozīts labi pacīnās pie pretinieku groza, iegūst bumbu un panāk 7-5 jau. Šajā te mačā ļoti labi komandas pagaidām uzbruka no spēles, un var teikt, ka pietiekami rezultīva spēle
pagaidām pirmajās tās minūtēs. 2 minūtes nepilnas tikai nospēlēts. Tagad Lietkabelis arī būs tālmetiens, caurgājiens. Atspēle, pustālais metiens, un arī šis metiens ir precīzs. Turpina komandas veiksmīgi. Mēs no spēles joprojām arī tagad. Ko iespēlē uz gulbi? Gulbs ar muguru. Ļoti daudz metienas izpild Māris Gulbs arī visā Baltijas līgā. Tāpat arī Latvijas basketbola līgās. Ja skatāmies Baltijas līgā, tad viņam 12 mačos vidēji 18,5 punktu, kas ir labākais rādītājs Barons rindās. Tailers Keins tikmēr BBL aizvadījis 4 spēles, viņam vidēji mačā 13,5 punktu. Tagad kļūda viesiem. Un redzam, ar kādām problēmām Barons komandai nāks izspēlēt šo te gala autu. Tur Jākaps Rozīts mēģināja izspēlēt Grams Šēlim. Pirms spēles aprunājos ar Barons komandas menedžeri Jānu Pormalu. Viņš teica, ka viss vairāk vai mazāk ir veseli. Un Ilmārs Bergmans gan ar laustu degunu tagad šodien spēlēs vai epizodiski, vai varbūt iespējams nespēlēs nemaz. Barons komanda pēdējā spēlē apspēlē Pērnavas komandu. Atcerēsimies arī uzvaru pār basketbola klubu Ventspils pavisam nesen ar 1 punktu pārsvaru. Un šīs te 2 uzvaras gan pret Pērnavu, gan pret Ventspils komandu ir 2 uzvaras tātad Barons komandai šajā te BBL līgas 2. kārtā, sauksim to tā. Pabeidzot par Barons sastāvu, tad pārējie viss ir veseli un spēlēt šovakar var. Kā jau teicu, tad komanda uzņēmus labu tempu. Tagad arī Agars Šēl to apliecina, gūst vēl 2 punktus sev tipiskā stilā. Nospēlēts 3,5 minūtes un Barons minimālā vadībā 11,9 tagad. Baronam cilvēka aizsardzība 10 sekundes uzbrukumā Lietkabelis komandai. Un ļoti aktīvi ar rokām cenšas nospēlēt Tailers Keins. Ja VF komandā viņš varbūt bija vairāk tāds kā melnā darba darītājs, cilvēks, kurš labi strādāja aizsardzībā, tad tagad nokļūs jau Barons rindās, viņam jāspēlē arī uzbrukumā un pavisam cita loma viņam šajā te komandā. Ir vēl viens pārkāpums Lietkabelis komandai. Šis ir pirmais komandas pārkāpums viesiem. Viens komandas pārkāpums arī Baronam. Arī tagad izspēlē gala autu. Mārs Gulbs. Nevilcinoties šauj no tālās distances un īsais, klusais, īsais. Var saukt to dažādi, bet netrāp šoreiz Mārs Gulbs. Par citiem rezultīvākiem spēlētājiem, tad jau mans pieminētais Ilmārs Bergmans BBL vidēja mačā gūs 12 punktus, Salvim Mētram 10,45 punktu un vēl 10 vairāk punktu arī Šeļakovam, kurš šobrīd gan nespēlē vairs Barons rindās, devies jau uz Spāniju un tagad savu karjeru turpina tur. Bet joprojām turpinās rezultīvu cīņu. Šobrīd var teikt, ka uzbrukums tomēr dominē pār aizsardzību. Labi piespēle Dāvis zonas izpildījumā un 2 punkti Taileram Keinam. Nedaudz varbūt novilcinājās Dāvis ar piespēli, bet pēc brīža tā sekoja un uzvarētāji tā teikt netiesā un nedarīsim arī to tagad. Veiksmīgi redzama pacīnās pie pretinieka groza. Viens no ražinākajiem vīriem viesu rindās. Un nevajadzīgi piezīme Jākam Rozītim tur cīņā par atlikušo bumbu. Bet otrā komandas piezīme tikai Barons komandai. Un pirmās spēlētāju maiņas arī šajā te mačā. Tātad Nauris Miezes dodas laukumā un arī Sauls Mētra. Jā, un arī Arturs Brūniņš ir numur 34. Tā ka 3 maiņas uzreiz no komandas sākuma sastāvu laukumā vairs tikai Tailers Keins un Māris Gulbs. Un veiksmīgi Māris Gulbs tagad nospēlē aizsardzībā pārtvērt piespēli un Arturam Brūniņam iespēja gūt 2 punktus. Pagaidām atvērt savu punktu bagāžu viņam neizdodas. Bet pēc brīža jau viņš to varēs darīt no soda metiena līnijas, vai vismaz mēģināt darīt. Absolūts klusums Hānas vidusskolā, un Arturs Brūniņš trāpa pirmo no saviem 2 soda metieniem.
Otrs lido grozam seceni, bet būs jāatkārto. Šis te mēģinājums rāda spēles tiesneši, acīm redzot, kāds no viesiem par ātru devies cīņā par atlikušo bumbu. Tiesneši kaut ko noskaidro pie sekretariāta galdiņa. Sasmainās Arnis Ozols ar Oļegu Latiševu. Un Arturs Brūniņš jau var izpildīt savu trešo sodu metienu no 3-2, bet vidot teikt, ka statistikā tas būs kā 2-2 parādīsies. Un dzirdam atkal Baronas komandas atbalstītāji aktīvi atbalsta savējos. Baronas komanda varētu būt komanda ar vienu no ilgākajām vēsturēm. Arī šie te Baronas ultras, kuras gan šobrīd par ultrām laikam īsti vairs saukt nevar. Vairs nav viņi tik varbūt karstasinīgi un aktīvi, kā tas bija varbūt Rīgas ASK laikos, vēl arī iepriekš, kad Barons tomēr bija nedaudz cita līmeņa komanda. Bet turpina tāpat Barons komanda atbalstīt savējos, mazāk aktīvi. Šobrīd gan nedaudz citā līmenī. Tagad Mārim Gulbim vēl viena piezīme un atkal atskan tiesnešs Vilpa Arturs Brūniņš. Šoreiz noteikumu pārkāpēja lomā. Īsā laikā Barons komandai vēl 2 piezīmes. Un jau 4 šobrīd kopā rīdziniekiem. 4 minūtes jāspēlē vēl pirmajā ceturtajā, un atkal šis te ražanais vīrs ar 49. numuru Kupšas. Groza apakšā, ļoti daudz spēles sākumā tiek spēlēts tieši uz viņu. Acīm redzot, viesi zina, ka varbūt Baronas komandas garais gals nav tik spēcīgs un nav šīs te maiņas tik līdzvērtīgas, kā varbūt gribētos. Ar Tyler Kane iesaistīšanos komandā. Baronas komandas garais gals kļūs tomēr cienījamāks krietni, bet tomēr te auguma centimetru un kilogrami nevienmēr nostrādā par labu Baronas komandai. Tagad gan, un Tylers Kanes gūst 2 punktus ar sodu un iespēju 2+1 gājienam Tyleram Kanam. Tad Baltijas līgā viņš šobrīd nospēlēs tikai 4 spēles, vidēji mačā 13,5 punkti. Un no sodmetiena līnijas, sev ierast nav bijis pārāk precīzs. Līdz šim te mačam bija 6-14, tagad 6-15. Tad 6 no 15 metieniem, bet izcīnīt bumbu, vēl viena bumba Baronas komandai uzbrukumā, un līdz ar to atkārtots uzbrukums, un iespēja gūt vēl kādu punktu. Un neveiksmīgs, nesekmīgs pustālēs metiens Mārim Gulbim. Pirmo metienu Māris trāpīja, tagad vairāk metienu lidojuši grozumu seceni. Iespējams jāmeklē uzbrukumā būs kāds cits darītājs tagad Baronas komandai, bet redzēsim. Un tagad arī Kupšas trāpa pustālo metienu. Nedaudz samazinot rezultātu starpību, šobrīd līdz -2. Miezes. Neizmanto īsti Keina bloku. Atspēl Keinam. Eids spēlēs pats. Tiesnešs Vilpa klusē, Mārs Gulbs. Visai brīvi jāatzīst, Lietkabeles komanda ļauj spēlēt Baronas komandai pie savu groza. Tāda aktīva aizsardzība, var teikt, diezko nav. Barons tikmēr otrā laukuma galā ar tādu aktīvu aizsardzību, cenšas aktīvi spēlēt ar rokām. Tagad Arturs Brūniņš. Un ļoti veiksmīgi nospēlē aizsardzībā. Tyleram Kanam vēl viena atlikusi bumba, bet kļūdās Miezes piespēlē. Grūtā situācijā gan bija krītot ārā no laukuma, jau uz laukuma sāna līnijas jādod šīs te piespēle. Un tagad viesiem iespēja gūt vēl kādu punktu. No stūra tālmetiens, nav precīzs. No Miezes iespēja Baronam ātriem uzbrukumam, un iespējas, vēl viena kļūda, un šķiet, ka treneri varētu gatavot arī maiņu. Paskatās tā domīgi. Baronas komandas galvenais treneris Mārtiņš Gulbis uz Baronas rezervis soliņu. Pagaidām gan maiņas šķiet, ka nesekos. Tikai vēl viens tālmetiens, arī šoreiz. Pagaidām nekrīt, pagaidām neizdodas atslēgt no tālās distances viesu komandai šos te Hanzas vidusskolas grozus. Tikmēr vēl 2 spēlētāju maiņas, Tylers Kanes un Mārs Gulbis tiek nomainīti. Viņa vietā attiecīgi Jēkabs Rozīts un
Un arī un arī 9. numurs. Tātad, jā, Aipners, tātad tas bija, nu, pirmo reizi šovakar Lietkabels rindās arī Vecvagars, Jaspars Vecvagars, tā ka iespēja pavērot arī viņu darbībā būs mums, ka viens no pēdējo gadu talantīgākajiem Latvijas jauniem basketbolistiem šobrīd spēlē šajā Lietuvas komandā, gūsta pieredzi. Ar Brūniņam vēl divi punkti, 3 punkti atvainojot, jā. Un plus 6 Baronam brīdī, kad jāspēlē minūte un 15 sekundes vēl. Tagad jācīnās aizsardzībā un uzbrukuma piezīme fiksē viens no mača tiesnesiem, Arnis Ozols. Nu, diezgan lielā neizpratnē Kupšas, augumā raženais vīrs. Cik tad ir viņa augums? Skatos 2,15 viņa augums. Tagad līdzīgs brāķis arī. Tagad gan nostaigāts Barons komandai, bet jebkurā gadījumā bumba pretiniekiem un nomainīts tagad. Tiek mans pieminētais Epners, viņa vietā atkal Aigars Šķēle. Tātad Barons komandai šobrīd gan jā, no sākuma sastāv tikai arī Aigars Šķēle, jā, un vēl arī Jākaps Rozīts. Jākaps Rozīts tikmēr pēdējā minūte sākusies jau pirmajā ceturtdaļā. Barons komandai plus 6. Jāsaka, rezultīva spēle. Labi mainieki uzbruk no spēles. Tagad vēl viena epizode. Neizdodas savākt šo te bumbu un ar sodu. 2 gūti punkti un ļoti neapmierināts laukuma malā Mārtiņš Gulbs. Uļānovam 2 punkti un iespēja gūt vēl 1 punktu arī no sodmetiena līnijas. Aigaram Šķēlim noteikuma pārkāpums, abām komandām piezīme norma. Un 48,8 sekundes vēl jāspēlē pirmajā ceturtdaļā. Vēl viens pustālais metiens, veiksmīgs metiens, un Barons joprojām turpina veiksmīgi spēlēt uzbrukumā. Rezultīvu pirmā ceturtdaļa, ja šādu rezultīvu izdosies noturēt visu maču garumā, tad varam cerēt arī uz 100 punktu gūmu. Parasti gan otrajā puslaikā, kā zināms, tad otrajā puslaikā ierasti nav tikai rezultīvi, un redzēsim, kā būs šodien. Aigaram Šķēlim tikmēr vēl viens noteikuma pārkāpums un 2 sodmetieni viesiem. Vecvagars sodmetiena līnijas un pirmais metiens precīzs. Nolūkosim, vai Vecvagars arī šogad tiks iekļauts Latvijas izlases kandidātu sarakstā. Kandidātu sarakstā noteikti viņš varētu tikt iekļauts. Un arī tagad gūst 2 punktus, vēl viena spēlētāja maiņa Barons komandā. Jākaps Rozīts tiek nomainīts, viņa vietā Mārs Gulbs, spēlētāja maiņa arī viesiem. Tikmēr pēdējo sekundžu metiens, saules mētra nav precīzs, līdz ar to pirmā ceturtdaļa noslēgusies 24-21. Barons pagaidām uzvar. Mums neliela pauzīt, pēc kuras esam atpakaļ jau ar spēles otro ceturtdaļu.
Nu, tikmēr karsē mēteņu priekšsums noslēdzies, un man te pieredzējušāk basketbola eksperti vēsta, ka Mindaugs Kupšs pagājušo gadu pieteicies NBA draftam arī, bet pirms tam, īsti pirms tā atteicās, nu, paredzams, ka arī šogad iespējams varētu pieteikties NBA draftam, nu, tā ka varat pavērot 49. numuru, kā jau teicu, 215 cm slaidais Mindaugs Kupšs. Nu, ja vēl par Lietkabeles komandu, tad šo te komandu skāruši finansiālas problēmas un sezonas sākumā, protams, šis te sastāvs komandas bija krietni vien pieredzējušāks. Atcerēsimies, ka arī Kaspars Ciprus spēlēja šajā komandā, arī savulaik ASK komandā spēlējušais Andriu Kaitis bija komandas sastāvā, bet šobrīd arī šī komanda izskatās pavisam citādi. Šobrīd atceroties Andriu Kaiti, atcerēšos vienu no spēlēm Jelgavā, kur viņš, manuprāt, trāpījis 7 vai pat 8 tālmetienus, veids labi izrāvienu pret basketbola klubu Jelgavu, bet šobrīd, kā zināms, tad viņš šajā komandā vairs nespēlē. Arturs Brūniņš no tālās distances. Nav precīzs, bet labi pacīnās un iegūst, bet tomēr nē, Saules Mētra ne bez pretinieku palīdzības tomēr zaudē bumbu un iespēja jau viesiem gūt kādu punktu. Un redzam, labs caurgājiens. Un atskan tiesneša Silpa, Oļegs Latiševs kaut ko ir pamanījis, kaut ko aizliegt. Kaspars Vecogars pārkāpis noteikumus, apturot šo te tādu pusātro Baronas komandas uzbrukumu. Un Saules Mētra jau tagad no sāna līnijas ievad bumbu laukumā. Brūniņš. Un vēl viens noteikuma pārkāpums īsā laikā. Vecogaram 2 personiskās piezīmes. Arī komandai šī ir otrā piezīme. Nepilnas minūtes laikā. Vecogaram 2 piezīmes un arī komandai 2. Tagad spēlēs groža apakšs Saules Mētra pret Vecogaru. Tur nāk palīgā, būtībā 2 partneri pat. Izspēlē ārā. Jākabs Rozīts var trāpīt tālmetiem. Šoreiz to nedara un Saules Mētra uzreiz pārkāpja noteikums. Tagad Vecogars saspēles varītāja pozīcijā, pats aiziet līdz groza apakšai, līdz galam neiet. Un paslīd un nostaigā tur viens no lietuviešiem. Vēl viena iespēja Baronas komandai, vairs tikai +1. Otrās ceturtajās sākumā, lielākais Baronas komandas pārsvars, ja nemaldos, bija +5. Tas pirmajā ceturtajā. Tagad krietni aktīvāk aizsardzībā darbojas Lietkabeles komanda, un arī Artur Brūniņa metiens nav precīzs. Viņš gan tā domīgi pastās uz vienu no mača tiesnešiem. Bijis arī pārkāpums iespējams, bet tiesneša Silpa to brīdi klusē. Tagad Jākam Rozītim jācīnās aizsardzībā mājkustību. Neizdodas tagad gūt punktus viesiem. Ko Šēli. Jākams Rozīts pustālais metiens nav precīzs. Izdodas savākt bumbu. Atkal tā pie Aigars Šēles. Aigars Šēle arī tādu vizuālo tēlu mēģinājis pielīdzināt, acīm redzot, brālim šobrīd. Grūti jau laikam ir, kad tu visu laiku tiec salīdzināts ar brāli. Bet, kā ir, tā ir. Jāreikinās, ja tavs vecākais brālis ir bijis basketbolists, joprojām ir basketbolists, tad arī tavs karjeras laikā tu tiksi salīdzināts ar viņu. Tagad Baronas komandai 2 maiņas, Gulbis un Keins dodas laukumā. Un viesiem 10. numurs Butkevičus. Ātri mainās uz blokiem, redzam Lietkabeles komandu tagad un
Barons komandai uzreiz rodas problēmas. Un jāsaka, otrās ceturtais sākums ir krietni veiksmīgāks, bet tagad Epners trāp no stūra. Pēc ilgāka laika Barons komandai izdodas gūt kādu punktu. Tagad Vecvagars ilgi pats. Un ļoti daudz spēlē uz groza apakšu, īpaši spēles sākumā. Tagad Lietkabeles komanda ļoti aktīvi dodas cīņā pie pretinieku groza par atlikušajām bumbām, bet tagad vēl 2 viegli punkti Andrim Epneram un uzreiz pārtraukumu pieprasa viesi. 29-23 jāspēlē, otrajā ceturtajā 6 minūtes un 59 sekundes. Šobrīd Barons komandas kārsē mēteņu priekšsums. Nu, ko pārtraukums noslēdzies, Barons komandai neliels izrāviens padavies 5-0. Summā tas dod šobrīd +6. Vai tagad jācīnās aizsardzībā? Pēc pārtraukuma redzam Dāvis Zone devies Barons komandas sastāvā laukumā. Grūti viņam klājas šajā vīru basketbolā. Pirmā pilnā sezona viņam pie pieaugušajiem, tā varētu teikt, bet atzīstam jaunietis cīnās. Tagad viņš tieši ar bumbu atspēl Mārim Gulbim. Šēle. Un izšļūk bumbu Šēle. Dāvis Zoni. Spēlēs groza apakš, Tailers Keins. Un pa diviem nāk palīgā. Tur arī partneris vēl un izdodas apturēt Tailera Keinu, bet tikai ar noteikumu pārkāpumu. Keinam, kā jau teicu, tad nav tas labākais sodmetienu procents. Pirmajās 4 BBL spēlēs 6 no 14 sodiem. Redzēsim, kā viņam veiksies tagad. Pirmajā piegājienā atcerēsimies, viņš aizmet garām sodu metienu. Tagad ir precīzs. Barons sasniedz jau 30 punktu atzīmi. Brīdī, kad mazāk par 15 minūtēm nospēlēt, bet Keins aizmet garām otro sodu metienu. Tādējādi turpinot savu procentu apmēram apstiprināt. Ap 50% sodu metienu. Viņam atcerēsimies arī, ka VF komandas laikā, kad viņš spēlēja Rīgas VF komandā, arī viņas sodmetienu procents nebija tas augstākais, nebija tas labākais. Tagad veiksmīgi nospēlē viņš aizsardzībā un noteikuma pārkāpums uzreiz ātri. Viesiem tur Tauras Jogela pārkāpa noteikums. Viesiem tikmēr jau piezīme norma, tā kā Jākabs Rozīts var izpildīt 2 sodu mētienus. Pavisam ātri otrajā ceturtajā viesi sasnieguši piezīme normu 4 minūtēs. Būtībā Baronam pagaidām tikai 1 komandas piezīme. Un Rozīts tikmēr trāpa abus sodu mētienus. Vecvagars tikmēr tiek nomainīts. Viņa vietā Mindaugs Kupšs, viņa vietā gluži nē, viņa vietā numurs 13. Jau komandas sākuma sastāvā nākušais saspēles vadītājs Babkausks. Vēl viena kļūda viesiem tagad, un apmainās kļūdām abas komandas, un tas noslēdzas ar to, ka gribēju teikt 2 gūti punkti, bet nē. Bet šobrīd apdzis tablo arī šeit Rīgas Hanzas vidusskolā. Atjaunot informāciju šobrīd uz tā jau. Bet spēle turpināsies jau ar 2 soda metieniem.
Viss kārtībā arī uz tablo, tā ka arī ar to, acīm redzot, viss būs kārtībā. Atcerēsimies arī savu laiku, kad šeit notika kadetu čempionāts, kad tādi vīri kā Andris Biedriņš, kā Edgars Jaramānovs, manuprāt, arī Raimonds Elbakens toreiz šajā sastāvā bija, arī šis Eiropas kadetu čempionāts risinājās šeit Rīgā, un arī toreiz šeit bija visai ievērojams problēmas ar tablo. Nezinu gan, vai šis ir tas pats tablo, kas toreiz, bet, tāds fakts bija. Un atceroties šo turnīru, šeit Hanzas vidusskolā valdīja milzīgs karstums. Čempionāts, kā zināms, tad notika vasarā, un, līdzīgi čempionāti notiek vasarā, līdz ar to arī šeit Hanzas vidusskolā tas notika vasaras periodā. Gaisa temperatūra toreiz, manuprāt, bija, tuvu 30 grādiem šeit. Tagad aizmest garām abi sodu metieni, bet atkal Mindaugs Kupšs tur labi pacīnās pie savu grozu, bet atkārtots mēģinājums arī nav precīzs. 5,5 minūtes jāspēlē pirmajā puslaikā vēl. Tagad Mārs Gulbis tā tēvišķi paņem bumbu. Es novadīšu saspēlīt šajā uzbrukumā, saka viņš. Uz zonu un kļūdu piespēlē nedaudz, bet ļoti aktīvi spēlē, jāzīst arī ar rokām Lietkabeles komandā. Ātrs metiens jāmet Mārim Gulbim, tāds nesagatavots metiens. Pirms mača viņš šeit saņēma decembra mēneša vērtīgākā spēlētāja balvu. It kā visi izdara viesi, bet punktus gūt nespēja. Bet atkal raženais Mindaugs Kupšs. Atkal labi pacīnās. Miezim pārkāpums. Arturs Brūniņš dodas laukumā. Dāvis Zonde tā saņēma īsus norādījumus no Baronas komandas galvenā trenera. Labi pieredze gūst viņš. Kā jau teicu, pirmā pilnā sezona viņam vīru basketbolā, paredz viņam labu nākotni. Redzēsim, kas no tā sanāks. Tagad izlaiž Baronas komanda aizsardzību šo te uzbrukumu. Paliks bumbu Baronas komandai tagad. Miezas ir sakļūdījās. Šobrīd partneri jau lūkos viņa kļūdu labot. Mārs Gulbis atkal met tādu, manuprāt, nevajadzīgu metienu, bet Arturs Brūniņš labi pacīnās pie pretinieka groza. Bumba atkal pie Gulbi. Tagad viņš, protams, ka uz grozu pat nepaskatās. Tailers Keins 10 sekundes uzbrukumā. Sapinās driblā Tailers Keins, Dāvis Zone, šauj no tālās distances. Pagalām nesekmīgs šis te viņa metiens. Bija gan laiks vēl atlicis, manuprāt, kādas 6-7 sekundes uzbrukumā, iespējams, netik daudz. Tāpēc arī Dāvis bija spiests izpildīt šo te metienu līdz ar uzbrukuma laiku pēdējām sekundēm. Atkal brīvs pustālais metiens un atkal neprecīzs, bet tur atkal aktīvi cīnās Kupšs. Un bloķēts metiens otrā laukuma galā, veiksmīgi darbībā aizsardzībā viesiem. Tagad tāda skriešanās nedaudz sākusies, atkal neprecīzs metiens, bet spēja tur gūt punkts Griškans, Darījus Griškans. Tādējādi samazina rezultātu starpību līdz -5, bet joprojām Baronas komanda vadībā. Manuprāt, pašā spēles sākumā viesi uz mirkli bija vadībā, kad rezultāts bija 3-2, bet, mača turpinājumā Baronas komandai minimāls pārsvars. Šobrīd +7 brīdī, kad jāspēlē vēl 3 minūtes pirmajā puslaikā. Tāds lēnīgs Lietkabeles komandas uzbrukums, 3 sekundes vairs tikai uzbrukumā. Jāuzbruk. To arī dara viesi. Tagad Mārs Gulbis. Uzbruk pots un tiek bloķēts. Mārtiņš Gulbis
Šīs te maiņas veids, nu pa 2, pa 3 arī tagad. Aigars Šēls, Saules Mētri dodas savu laukumā. Mārs Gulbis tikmēr jau ievada bumbu laukumā no sāna līnijas. Saņem bumbu atpakaļ. Atspēl Taileram Keinam un Keins veiksmīgs no tubas distances. Vēl 2 gūti punkti. 2,5 minūtes pirmajā puslaikā vēl jācīnās. Aigars Šēl tagad aktīvs. Tagad Kupšs pret Taileru Keinu, pazaudē bumbu. Nu, gribēju teikt, tomēr iegūst. Nē, atkal pazaudē. Nu, jāatzīst visai labs, ātrs. Šis 215 cm garais lietuviešu basketbolis Mindaugs Kupšs. Kā jau teicu, tad pirms aizdītā drafta ceremonijas bija pieteicies šim te NBA draftam, bet nu, īsti pirms tā atteicās. Nu, paredzams, ka arī pirms šīs sezonas, pirms šī gada drafta viņš varētu pieteikt savu kandidatūru NBA draftam, bet nu, to redzēsim. Tagad tehniskā piezīme. Gruškas saņem to. Un kas tad izpildīs soda metiens? Mārs Gulbis. No soda metiena līnijas, nu kā tad Mārim veicies soda metienos līdz šim? Visai labi. 52 no 64 soda metieniem bijuši precīzi. Labs procents uzbrukumā, labs procents no soda metiena līnijas Mārim Gulbim, to viņš apliecina arī tagad. Pirmo reizi, manuprāt, Barons panāka vairāk kā 10 punktu starpību. Tagad plus 11 brīdī, kad mazāk par 2 minūtēm jāspēlē vairs tikai pirmajā puslaikā. Aigars Šēl. Barons komandas saspēle, Mārs Gulbis. Un atkal tiek bloķēts tur Kupšs. Aktīvi atkal nocīnās ar rokām. Runājot par Aigars Šēlu, runājot arī par viņa brāli. Nu, viņa brālis, kā zināms, tad ir paudzes gatavību spēlēt arī Latvijas izlasē. Nu, vai tiks uzaicināts Latvijas izlases kandidātu šajā te lokā, nu to redzēsim, tuvojoties Eiropas čempionāta fināla turnīram. Bet, nu, viņš, kā zināms, tad spēlē Igaunijā, Tartu komandā. Un tagad Kupšs. Arī nekautrējas mest no pustāles distances, un šoreiz ir precīzs. Minūte 25 sekundes vēl pirmajā puslaikā. Plus 9 rīdziniekiem. Rozīts atspēles Šēlem. Rozīts šaus no tālās distances. Tā arī dara, nav precīzs. Kupšs tur saimnieko pie abiem groziem šobrīd. Arī pietiekam ātrām rokām. Tagad viņi divcīņi tur arī Jēkab Rozīt. Ko lem tiesneši? Tiesneši lem, ka noteikuma pārkāpums Andrim Epneram. Personiskā piezīme. Un šeit brīdī Mārtiņš Gulbis pieprasa pārtraukumu. Atliks abām komandām vēl šajā te otrajā spēles satuļā vēl pa uzbrukumam vismaz. Bet tagad iespēja pavērot Barons Karsai meitenes. Ko minūtes pārtraukums noslēdzies. Mārtiņa Gulbi pēdējā vārda pirms šī pārtraukuma fināla. Pārtraukuma beigu signāli bija tikai bez muļķīgiem sodiem.
Redzēsim, kā Barons komandai to izdosies izpildīt. Tā kā, acīm redzot, centīsies spēlēt bez soda pēdējos uzbrukumos. Bet viesi tikmēr nedaudz atkal pietuvojas līdz -8. Otrs soda metiens nav precīzs. Brūniņš iegūst bumbu. Tagad abām komandām pa uzbrukumam. Un vēl nedaudz atliks laika, tā ka Barons komandai varētu būt arī 2 uzbrukumi vēl. Tagad Brūniņš. Atspēles Šēlem. Šēle. No Saules Mētra. 5 sekundes uzbrukumā. Saules Mētra. No stūra. Un grūts metiens. Aigars Šēle veiksmīgi cīnās. Savāds bumbu. Un Rozīts. No Saules Mētra nolēma nesteigties. Tagad saspēles vadītāja pozīcijā viņš 22 sekundes vēl ceturdaļā. Puslaikā 10 sekundes uzbrukumā Baronam. Tā kā laiks atliks vēl arī viesiem. Šēle. Nav precīzs. Pēdējās sekundes izdosies un bloķēts metiens. Jākam Rozītim veiksmīgi spēlē aizsardzībā, bet pirms tam vēl arī atskanēja tiesneša svilpi, tā ka 2 soda metieni. Brūniņam otrā piezīme. Viņš uzreiz tiek arī nomainīts. Tikmēr Butkevičs uz soda metienu līnijas. Un vēl viens spēlētāja maiņa, Tailers Keins. Jākab Rozīša vietā 5,4 sekundes vēl pirmajā puslaikā pēc šiem te soda metieniem būs jācīnās komandām. Tā ka Baronam būs vēl iespēja gūt kādu punktu, bet joprojām ar zemu procentu no soda metienu līnijas var teikt uzbrukoja šodien abas komandas, bet īpaši to var teikt arī par viesiem. Arī tagad soda metiens nav precīzs. Pēdējās 3 sekundes atskan tiesneša svilpi un tagad nesaprašanās šeit Hanzas vidusskolā. Būtībā norauc Barons komandas ātrais uzbrukums, iegūda bumba. Bet būtu jāatjauno arī spēles laiks. Manuprāt, vismaz tagad tablo vēst 2,5 sekundes. Mārtiņš Gulbi pieprasa minūtes pārtraukumu. Jā, interesanta situācija pirms šī minūtes pārtraukuma. Nevajadzēja tiesneša šim sekretariāta galdiņam pārtraukt spēli neapšaubām. Tagad 2,5 sekundes vairs tikai. Pirmajā puslaikā atlicis, ko spēlēt komandām. Baronam bija labas iespējas gūt kādu punktu. Pašu galdiņš var teikt to nedaudz atņēma. Tagad arī pirmais puslaiks līdz ar to ir noslēdzies. Barons komandai pēc pirmajām spēles 20 minūtēm +8. Mums neliela pauzīte, neliela iespēja atvilkt telpu arī jums, un pēc brīža jau esam atpakaļ.
Šodien Vecpils trasē Liepājas puses žurnālistiem klātienēm bija iespēja apskatīt ne tikai iespaidīgās un ziemīgās dabas ainavas vietā, kur drīz plosīsies Eiropas labākie autosportisti, bet arī redzēt, kā Liepājas mērs Uldis Sasks pats sēžas pie rallija mašīnas stūres. Šodien vienkārši tāds treniņu izbrauciens, vai tomēr tam ir kaut kādi tālajošāki mērķi un uzdevumi? Varētu teikt, ka vienkārši treniņu izbrauciens, iemēģinot, vai faktiski aklimatizējoties rallija mašīnā pēc vairākiem gadiem, jo arī daži tādi rallija organizatori ir mūs aicinājuši ar Gunāru Franci kādā sacensībā piedalīties, un mēs tā viegliprātīgi nemēģinājām to darīt un uzreiz atbildēt jā vai nē, bet no sākuma tā kā pamēģināt ar sporta mašīnu izbraukt kādā slēgtā trasē. Šeit vien kolosāla iespēja Vecpils trase, un tā pie reizes uzaicinājām arī dažus jaunus cilvēkus no Liepājas teātra, kurus izvizināt, kur arī viens no aktieriem ir ar autosportu kaut nedaudz, bet bijis saistīts un interesanti, un līdz ar to pārbaudīt arī tos spēkus, vai mēs esam gatavi piedalīties sacensībās. Faktiski esam pabraucot pa Vecpils ātruma posmiem, tos, ko mēs jau daudzus gadus ar Gunāru esam vagojuši, kā saka, rallija mašīnām, ļoti dažādām, ar žigulīšiem, ar Audi, ar Fordu, ar Subaru un tagad atkal ar Subaru. Un šie ceļi šajā ziemā vienkārši, tā kā lai saka tādā rallija valodā, viņi vienkārši ir tik interesanti braukšanā, un grāviem ir aizsniguši vāki, un saulains un ciets tas segums, un faktiski braucot ar speciālām sporta ziemas riepām, mašīna vadās tā kā ļaujās tādai mašīnas dejai. 4 uz labais 3. Stūrmaņa lomās šoreiz iejutās Liepājas teātra aktieri Signe Ruicēna un Viktors Ele. Vai tā bija pirmā reize, kad tu tā izmēģināji, kā tas ir sēdēt, iejusties stūrmaņa ādā rallija mašīnā? Pirmo reizi. Tiešām. Gan ar visu kartes lasīšanu, gan ar pieredzējušu braucēju blakus, un pati kā pasažieri šādā mašīnā pirmo reizi. Bet sajūtas ir kolosāls. Es par to jau baidījos dažas dienas pirms, bet pilnīgi nepamatoti. Kāds bija tās sajūtas? Ārkārtīga paļaušanās un drošības sajūta, ka meistars zina, ko viņš dara. Un rūpējas par to, kā otrs jūtās. Tā kā otro reizi, kad es braucu, man bija jautājums, var lūdzu ātrāk? Man ir tā laime bijusi šogad pēdējais, kas man bija, tas ir Kurzemes rallija ietveros. Supersprintu nobraucām, pateicoties draugiem, kas man izīrēja tehniku. Un viss tas aizsākās jau kādus gadus 7 atpakaļ, kad iepazinos ar Latvijas sporta meistaru krosā Māru Druvu. Un tad lēnā garā uzbūvējām pirmo mašīnīti, ar ko braucām. Un tad kāds laiks bija, kad nebraucu vairs, jo tā mašīna aizgāja naglās. Ātrums bija lielāks nekā meistarība. Tas ir adrenalīnam vairāk, vai kā tas ir? Es nezinu, man liekas, ka tas jau no bērnības ar visiem brālēniem un opapiem, kas ir kaut kur sportiski saistīti ar tehniku bijuši, un tas laikam ir asinīs. Un, protams, ja man atļautu izvēlēties ar kādu sporta veidu nodarbotos, noteikti tas būtu autosports, bet laika resursi un materiāli resursi, protams, dara savu, bet hobija līmenī tas man ir palicis, un es par to esmu ļoti priecīgs. Kāds šodien bija izjūtas? 2 braucieni, pilnīgi savādāki. Pirmais bija vairāk tāds interesants tajā ziņā, ka es lasīju pirmoreiz karti, jo tajā autosporta veidā, ko es braucu, tur nebija stūrmans. Bailes nebija vispār, jo bija tikai koncentrēšanās karte līkums. Un es sapratu, ka tas nav ļoti viegli, un tāpēc cepuru nost visiem Latvijas stūrmaņiem. Bet ir ļoti interesanti, un otrais brauciens, tas jau vairāk tāds sirdī, un
ar pieredzējušu pilotu, laba tehnika, nu, jauks laiks, ko vēl vairāk. Uldis Sesks paziņoja arī kādu jaunumu, proti, kopā ar Gunāru Franci viņš nolēmis pats piedalīties Eiropas čempionāta 2. posmā. Vai Liepājas mērķis ar savu ilgadējo stūrmani Gunāru Franci piedalīsies Eiropas čempionāta posmā Liepājā, kas, Liepāja Ventspils? Nu, faktiski mēs šodien esam pieņēmuši tādu lēmumu, ka mēs piedalīsimies Eiropas čempionātā Liepāja Ventspils. Tas nav mūsu pirmais Eiropas čempionāts, mēs esam 1988. gadā, 89. gadā mēs esam piedalījušies Bulgārijā Eiropas čempionātā, pēc tam arī esam braukuši tādu autorallī kā Rallija Barum, tas ir Čehijas lielākais autorallijs, un, protams, arī šeit Latvijā, tad, kad Liepāja un Kurzeme pārveidojās jau par tādu, gan Latvijas, gan PSRS, gan Eiropas čempionātu, arī tur esam startējuši. Un šī būs viena tāda epizode mūsu rallija dzīvē.
labs ausiņas. Baigi labāk. Tikai jau ātri, tikai noplīst. Tagad strēpšu kafiju visu laiku. Ir labi, būs labi. Jo. Atgriežamies Hanzas vidusskolā, kur Baltijas basketbolīgas spēlē šodien Barons kvartāls tiekas ar Paņemiežu Lietkabeles komandu pēc pirmā puslaika +8 Baronam 38-30 un tagad spēles otrais puslaiks, kurš, jācer, ka būs nedaudz aizraujošāks, jo, pirmais puslaiks nebija no tiem aizraujošākiem, jāatzīst. To atzīst arī citi basketbola pazinēji šeit pārtraukumā. Tagad veiksmīgi Barons pacīnās pie savu grozu un samainījušies laukuma pusēm. Baronam šobrīd jāiekaro šis grozs, kurš no mums pa labi. Aigas Šēle, Dāvis Zona, Māris Gulbis, Tailers Keins un Jēkabs Rozīts. Tieši tāds pats sastāvs, kā Barons komandai bija spēles sākumā. Vēl vienu kļūdu piespēlē Dāvim Zonem un arī viesi neizmanto ātri iespēju atgūt punktus. Tailers Keins savāc vēl vienu atlikušo bumbu. Nogādā to ātri uz priekšu Mārim Gulbim. Minūte būtībā nospēlēt, un nekas ievērības cienīgs šajā mačā nav noticis. Māris Gulbis. Daudz spēlē šādā veidā Māris Gulbis groza apakšu, un tagad ar tādu pusāķu metienu gūst 2 punktus arī otrajā puslaikā. Kā jau teicat, Barons komanda tā ļoti veiksmīgi šobrīd aizved pēdējās spēles. Atcerēsimies uzvaru pār basketbola klubu Ventspils ar minimāli 1 punktu pārsvaru. Pavisam nesen apspēlēt arī Pērnaus komandu. Šobrīd BBL šī te otrā kārta sākta visai veiksmīgi ar 2 uzvarām 2 spēlēs, un līdz ar to Barons kvartāls komanda, jāsaka, jau pilns nosaukums, kā tas ir. Šobrīd ir līgas grupas, šī te grupas līderi. Tagad arī viesi gūst pirmos punktus otrajā puslaikā. Un Aigas Šēle ar bumbu. Atkal meklē Māri Gulbu, Gulbis vienkārši noskrien garām. Tagad iespēja Taileram Keinam. Interesanti, ka šo maču klātienē vēro arī Los Angeles Lakers kāds no aģentiem. Vismaz tā, pirms šī te mača man stāstīja Barons kvartāla komandas menedžers Jānis Pormals, tā ka esam Nacionālās basketbola asociācijas klubu ielenkumā, tā varētu teikt, grūti gan saprast, kuru no spēlētājiem iespējams viņš šobrīd ir atbraucis novērtēt, iespējams tieši Mindaugu Kupšu šo te vīru, bet tur tagad Jēkabs Rozīts parāda, ka viņa fiziskie dotumi nemaz nav daudz sliktāk, bet ar atkārtot mēģinājumu Kupšs gūst vēl 2 punktus. Šobrīd 4-2. Otrā puslaika rezultāts. Mārs Gulbis kļūdās, izkāpja ārā no laukuma teritorijām, šķērso laukuma gala līniju un spēlētāju maiņa. Barons rindās, Miesas nomaina Šēle. Un Baronam tagad jācīnās aizsardzībā jau. Un veiksmīgs tagad aizsardzībā Jēkabs Rozīts, bloķēts metiens, izcīnīt bumbu un Miezas tagad jau vada savējo uzbrukumu. Atkal Keins un tur Kaspars Vēcvagars veiksmīgs aizsardzībā, izsit no apakšas tagad Keinam bumbu. Ātrais uzbrukums un bloķēts metiens Māris Gulbis tagad aizsardzībā. Daudz bloķētu metienu, tagad Dāvim Zonam iespēja.
Un viņš varbūt nedaudz noraustījās no šīm te kupša garajām rokām, bet Tailers Keins gūs 2 punktus. Ļoti gudri nospēlē daudz zonu, neuzrāvās uz pretinieku bloku, tā vietā atspēlē bumbu partnerim, un Tailers Keins tomēr augumā nedaudz ražanāks vīrs, un viņam šos te 2 punktus bija krietni vienkāršāk gūt, kā to būtu bijis izdarīt Dāvim zonam. Atkal neizdodas iegūt Barona komandai bumbu pie savu grozu. Vecvagars tālās distance un ir precīzs Kaspars Vecvagars. Nu, ko šobrīd dara aizdomāties iespējams par minūtes pārtraukumu jau Barons kvartāls treneriem. Tur arī Igors Miglnieks, kā zināms, tad viens no Barons komandas galvenā trenera asistentiem. Nu, arī viņa padoms noteikti dod labumu Barons komandai, dod labumu spēlētājiem, tāpat arī gados jaunajiem galvenajiem trenerim Mārtiņam Gulbim, bet tagad daudz zona, nu, kādu visai nesagatavot mētienu izpildu. Brīdī, kad nospēlēts gandrīz 4 minūtes, Jēkabs Rozīts tiek nomainīts, viņa vietā Ārturs Brūniņš. Nu, joprojām problēmas BBL mājaslapā ar šī mača teksta tiešai, tā ka grūti man orientēties šobrīd spēles statistikā. Nu, jācer, ka šī teksta tiešai atjaunosies spēles turpinājumā, bet šobrīd tā joprojām vēsta, ka rīt pirmā spēles ceturtdaļa kā nebūtu nav. Tagad Kupšs pagriezienā pret Tyler Keinu nav precīzs. Miezes iegūst bumbu, ātri dodas uz priekšu, ko darīs, atspēlē Gulbim. Gulbis tālāk Brūniņam, Miezes. Barons tagad pozicionāli spēlē. Cilvēka aizsardzība Lietkabeles komandai joprojām. Tailers Keins labu atspēle Arturam Brūniņam un viegli 2 gūti punkti. Brūniņa izpildījumā +7 laukuma saimniekiem. Brīdī, kad 3. ceturtajā nospēlēts gandrīz 5 minūtes, Saules Mētri gatavojas doties laukumā, bet tikmēr Kaspars Vecvagars no tālās distances ir precīzs. Un joprojām tur līdz viesi, ar ko tagad atbildēs Barons. Mārs Gulbis atkal spiež uz groza apakšu, Miezes atpakaļ Gulbim. Sekos izspēle ārā, nē. Noteikuma pārkāpums fiksēts. Griškēnas pārkāp noteikums pret Māri Gulbi. Vienmēr 2 spēlētāju maiņas, Šēla un Mētra dodas laukumā Barons rindās. Spēlētāju maiņa būs arī Lietuvas komandai. 14. numurs Drungilas dodas laukumā. Tagad Šēla Gulbim. Tāds pieredzējis sastāvs, izņemot varbūt Aigars Šēla. 4 pieredzējuši vīri plus Šēla. Barons rindās, bet nedaudz atkal cenšas nodemonstrēt savu driblu tehniku. Tailers Keins šobrīd varbūt nepārāk vajadzīgs tas bija. Un gūst vies vēl 2 punktus. Samazina rezultātu starpību līdz -2 un Mārtiņš Gulbis uzreiz sauca malā savējos uz nelielu pērienu, uz nelielu apspriedīti. Atskanējis tikmēr signāls, kas vēsta par šī te minūtes pārtraukuma beigām. +2 Baronam, bet labs izrāviens. Tagad 12-6, ja nemaldos, padevies viesiem. Un rīdziniekiem vairs tikai +2. Joprojām laukumā nav bijis Ilmārs Bergmans, kurš šeit laukuma malā ar tādu kā masku
sejas masku. Viņam, kā zināms, tad lauzas deguns. Nu, pret Pērnavas komandu Baronam nācās cīnīties bez Ilmāra palīdzības. Nu, visai veiksmīgi tas izdevās. Tagad kļūdās arī viesi. Izdosies izspēlēt Mārim Gulbim, atrast kādu no partneriem. Atrod viņš Tyleru Keinu, bet joprojām visai aktīva aizsardzība viesiem. Sauls Mētra. Izspēlē ārā Māris Gulbis. Noteikuma pārkāpums. Spēlētājs numur 14, Drugilas, pirms brīža devās laukumā un tagad jau izpelnās piezīmi. Viesiem 2 komandu piezīmes, mainiekiem pagaidām 1. Trešajā ceturtajā jāspēlē 3 minūtes un 50 sekundes. Un Gulbis no pustālas distances. Un labi izskrien pēc aizsega Māris Gulbis un gūst 2 punktus laukuma saimniekiem tik svarīgā brīdī, lai neļautu viesiem izlīdzināt rezultātu vai iespējams izvirzīties vadībā. Tagad ar šo uzbrukumu viesi visticamāk to neizdarīs. Tagad Kupšs pret Keinu. Šoreiz apspēlē ar kreiso roku, izpildu šo te āķu metienu Kupšs un gūst vēl 2 punktus viesiem. Māris Gulbis tikmēr nevilcinoties no tālās distances. Atkal nedaudz varbūt sasteidz šo te metienu. Šodien viņam nevar teikt, ka krīt šie te tālmetieni. Tagad pārtērē uzbrukumu atvēlēto laiku. Nezinu, netrāpīja bumbu pa stīpu brīdī, kad metienu izdarīja Māris Gulbis. Grūti spriest. Tagad spēlētāju maiņa. 2 spēlētāju maiņas Barons rindās. Epners un Rozīts dodas laukumā, nomainot Gulbi un Keinu attiecīgi. Jau dzirdam Barons atbalstītāji tur iekarojuši vienu no Hānas vidusskolas sporta zāles stūrīšiem šeit. Kam tad tagad būs bumba? Šķiet, ka ko lem tiesneši. Šobrīd uz tablo atkal 0. Ka jāsakārto acīmredzot no sākuma tablo, pēc tam tikai spēle varēs atsākties. Šobrīd tas tiek arī veiksmīgi darīts. Rezultāts arī pareizs. Komandu piezīmes arī tiek atjaunots. Un tagad spēle var atsākties ar viesu komandas uzbrukumu. Veiksmīgs tagad aizsardzībā Jēkabs Rozīts, redzam. Augumā nemazāk ražanais, varbūt jau kādu centimetru mazāks, bet viņa fiziskie dotumi nav tik ievērojami kā Mindaugam Kupšam. Iespējams tieši Mindaugs Kupšs ir atbraukts novērtēt šeit Los Angeles Lakers aģentu izpildījumā, grūti spriest. Bet, zināms, tad Lakers komandai šogad Nacionālajā basketbola asociācijā diezko neveic, iespējams tieši meklēja papildinājumu kādu Lakers komandu, bet grūti spriest, vai Kupšs varētu būt tas, kurš varētu papildināt NBA komandu jau nākamajā sezonā. Tagad pārtraukums spēlē, +4 Baronam un iespēja atkal pavērot karsējmeitenes. Komandas šobrīd aizkavējušās nedaudz šajā pārtraukumā. 2 minūtes 56 sekundes jāspēlē vēl trešajā ceturdaļā. +4 Baronam, viesi gatavi atsākt maču. Tagad arī Barons komanda lēnā riksīti atgriežas laukumā. Sauls Mētri gatavs ievadīt bumbu laukumā no gala līnijas, no sāna līnijas, pareizāk sakot. Un tagad, tur Kaspars Vecogars centās izsist bumbu Salvim Mētram, pārtvert šo te piespēli. Bez soda tas neizdevās. Trešā personiskā piezīme.
Vēl viens spēlētāja maiņa Lietkabeles komandai. Kaspars Vecvagars arī tiek nomainīts šobrīd. Neierasts klusums šeit Hanzas vidusskolā, kuru jādzirdam, kuru pārtrauc Barons atbalstītāja pulciņš. Tagad Arturs Brūniņš no pustālas distances. Manuprāt, bija tur noteikuma pārkāpums. Arī Brūniņš tā domīgi pastās uz maču tiesnesi. Pārkāpums acīm redzot nav bijis. Uzskat tiesneši tagad Saules Mētra veiksmīgs aizsardzībā. Aigars Šēle. Nolīgs no augšas. No augšas neliek un punkts arī negūst. Bet, nezinu, kāpēc. Tagad pārtraukt spēli. Nezinu, vai tiesneši ieskaitīja šos 2 punktus. Spēles tablo atkal saniķojies. Vai ka jautrība šeit piekdienas vakarā. Šobrīd gan redzam viss kārtībā uz tablo. Ne atkal nulīts. Šādi te lēkā viņš šodien niķojās. Iespējams augstumiņš arī ārā aiz sienas. Tomēr jūtams, nepatīk šie te klimatiskie apstākļi. Redzam, cik ātri tagad tiek atjaunot šie te punkti. Jau ne pirmo reizi vien šodien, nezinu. Iespējams, ka pretinieku komanda šādos gadījumos arī var rakstīt kādu protestu. Grūti spriest. Tāds var būt, bet tas nav diezko nopietni. Baltijas basketbola līgas spēlē, kad vairāk kārt jāpārtrauc spēle, lai atjaunotu tablo. Tagad šķiet, ka viss ir kārtībā. Tiesneši gatavi, komandas gatavs un var atsākties spēle. 2 minūtes un 10 sekundes jāspēlē vēl 3. ceturtajā. Atkal groza apakšnē, šauj no tālās distances. Vēl viens neprecīzs metiens. Jau mazāk par 2 minūtēm Saules Mētra. Pustālais metiens uzkāpja ar 1 kāju. Tālmetiena līnijai, tagad Salvas. Lietkabeles komandai būtībā 2 veidi, kā uzbrukt šajā mačā. Vai spēlēt uz groza apakšu, uz augumā ražno kupšu, vai arī izpildīt sodu, vai arī izpildīt 3 punktu metienu. Tie ir 2 varianti, kā komanda lielākoties gūst punktus. Diezgan vienveidīga spēle. Bet tagad Aigars Šēle. Brūniņš no tālās distances. Brūniņš trāpa tālmetienu. Panāk atkal +7, nedaudz drošāks pārsvars Barons komandai, bet šķiet, ka viss vienalga izšķirsies spēles pēdējās 10 minūtēs. Tagad Saules Mētra. Neizdodas Salvim, nostaigāt fiksēt tiesneši. Izdodas ieķerties bumbā. Vienam tur no viesu komandas basketbolistiem, un Saules uzreiz tiek arī nomainīts. Viņa vietā Māris Gulbs. Viesiem laukumā ar 19. numuru Jogela laukumā. Tagad aktīva aizsardzība pa visu laukumu un, nedaudz pārceņš Arturs Brūniņš. Pats nedaudz neapmierināts. Centās pārsteigt Barons komandu pretinieku ar šādu aktīvu aizsardzību. Kad 2 komandu piezīmes tikai pagaidām Barons komandai, šī laikam bija 3. Saules Mētra pavisam īsi brīdi bija uz rezervis soliņa, tagad atgriezies laukumā. Aktīva aizsardzība tagad Barons komandai, bet iespēja ātrā pretuzbrukumā. Tagad Aigars Šēle. Aiziet uz groza apakšai un 2+1. 2+1 iespēja tagad Aigaram Šēle. 2 punktu mētiens precīzs, labs caurgājiens, atrada arī pretinieku rokas. Un vēl viena iespēja arī no sodu metiena līnijas. Atjaunot jau 10 punktu pārsvaru tagad. Redzam, tas arī izdodas viņam, +10 brīdī, kad jāspēlē 40 sekundes. 3. spēles ceturdaļā Jēkabs ir rozīts. Cenšas spēlēt aktīvi, bet atkal nedaudz pārcenšas.
Tailers Keins atgriežas laukumā pēc nelielas pauzītes, nomainot pat noteikums pārkāpušo Rozīti. Barons komandai arī vēl atliks laiku uzbrukumam. Vai tagad pavērojam, ko tad Lietuvas komanda iespējas. Redzam tieši tā, līdzīgā veidā, kā ļoti daudz punktu gūst. Mindaugs Kupšs atkal nogroza apakšu, ir precīzi. Nav īsti vīri, kas varētu viņu apturēt Barons rindās. Kupšam 11 mačos vidēji 9,09 punktu, bet tikmēr Saules Mētra apliecina arī savu meistarību. Atkal atjauno +10 Baronam pēdējās sekundes 3. ceturļā. Arī tagad iegūst bumbu, turpat 2 bumbas iegūst pretinieku, un līdz ar to neizdodas Barons komandai noslēgt 3. ceturļā ar +10. Šobrīd pirms pēdējām 10 minūtēm +8. Tikmēr esam saņēmuši ziņas arī no Ventspils, kur basketbola klubs Ventspils arī citā Baltijas basketbola līgas spēlē šovakar apspēlējuši Pērnavas komandu. Rezultāts 70-58. Ka viens no 3 mačiem šodien ir noslēdzies. Vēl viens mačs risinās startu, kur viesojas Valmieras komanda, un 3. šī vakara mačs Baltijas basketbola līgas turnīrā šeit Hānas vidusskolā, kur atlicis nospēlēt vēl pēdējās 10 minūtes. Šobrīd Baronam gan +8, bet šķiet, ka viesi var un spēja pacīnīties par uzvaru, un šķiet, ka pēdējām 10 minūtēm vajadzētu būt vēl interesantām. Izdevies pietuvoties Lietkabeles komandā līdz -2, 3. ceturtais beigu daļā, bet tad Barons veiksmīgs atkal izrāviens, un uz brīdi +10, tagad pirms pēdējām 10 minūtēm +8. Tagad zona atspēl Gulbim. Gulbi tālmetiens un atkal lido grozam seceni. Kā jau teicu, nav manā rīcībā šī mača statistikas, bet Gulbi metienu procents šī vakara mačā varētu nebūt tas labākais. Tagad ne bez veiksmes palīdzības. Barons komanda izdodas noturēt savu grozu neskārt, bet Aigars Šēle tikmēr vieglā palēcienā gūst vēl 2 punktus. Atkal atjauno 10 punktu pārsvaru, vēl veiksmīga epizoda aizsardzībā. Tagad Mētra. Atpakaļ Šēlem, un Šēlem īsā laikā vēl 2 punkti, bet pats nokārtoja sev šos 2 punktus, pirms brīža pārtvēra piespēli. Un īsā laikā 4 punkti viņam, tagad Kupšs. Labs pustālais metiens arī šim ražanējam vīram. Mindaugs Kupšs arī laba kājadarbība. Kā jau teicu, 2,15 viņa augums. Un ievērojams spēks viņš ir Lietkabeles komandā. Kā jau teicu, translācijas pirmajā daļā tad Lietkabeles komanda krietni pamainījusies. Tagad sezonas otrajā pusē. Protams, tas viss saistīts ar finansiālajām problēmām, kas radās klubā. Klubs, kā zināms, piedara Romānovam, tam pašam īpašniekam, kuram piedara arī Kauņas Žalgiris. Finansiāls problēmas līdz ar to ir visai saprotams.
Nomainījušies vairāk spēlētāji, braukuši prom, nesaņemto algu dēļ. Viņu vidū arī Kaspars Ciprus, tāpat arī Andriu Kaits, lietuviešu spēlētājs, kurš savulaik uzspēlē arī ASK Rīga komandā. Basketbola ziedu laikos, treknījos gados, kā tos daudziem patīk dēvēt. Tagad Tailers Keins. Nesaprots uzbrukumā Keins ar Gulbi. Spēlētāji maiņas abās komandās. Un joprojām plus 10. Joprojām plus 10 laukumu saimniekiem. Arī Kaspars Vecvagars. Tagad ceturtais sākumā devies laukumā. Gan nesaspēles vadītāja pozīcijā, spēlē pa otro numuru. Tagad Kupšs tikmēr turpina bērt, Barons grozā vienu metienu pēc otra. Labs pustālais metiens arī, kā jau vairāk kārt esmu šodien uzsvērs. Tagad Keins. Un atkal nesaprots Keins ar Māri Gulbi. Nezinu, kurš tur pārcenšs, vai Keina piespēle par spēcīgu, vai Gulbis nedaudz aizkavējas, bet šobrīd minūtes pārtraukums Baronam, brīdī, kad jāspēlē šajā mačā vēl 7 minūtes un 16 sekundes. Tikmēr minūtes pārtraukums noslēdzies, kur pirms brīža pieprasīja Mārtiņš Gulbis. Teikt, viņam ir bijis daudz ko savai komandai. Tagad Kaspars Vecvagars jau diriģē Lietuvas komandas uzbrukumu. Skatāmies, kas no tā sanāks. Pacies cauri un neprecīzs metiens. Izšļūk, manuprāt, bumbu viņam, bet saglabā bumbu vies. Atkārtots mēģinājums, atkal caurgājiens. Atkal labi cīnās aizsardzībā Barons komanda, bet Dāvis Zone saņem piezīmi. Trešā personiskā piezīme, tā ir Dāvim šajā mačā. Īsā laikā pirmās divas noteikuma pārkāpumus viņš saņēma, tagad arī trešā. Un atkal Kupšs zem groza un 2 punkti ar sodu. Redzam, kā viesi nosvin šo te punktu gūmu. Ko? Jautājums, vai izdosies pacīnīties par uzvaru vēl šajā mačā viesiem? Redzēsim. Kupšs neprecīzi no soda metiena līnijas. Tailers Keins iegūst bumbu, tu tūlīt pat arī zaudē. Kaps Rozīts tagad veiksmīgi spēlē aizsardzībā bez piezīmes. Vecvagars no tālās distances. Nav precīzi un noteikuma pārkāpums tur vienam no viesiem. No 6,5 minūtes vēl jāspēlē 4. ceturtajā. Divas komandu piezīmes Baronam, viena pagaidām pretiniekiem. Saules mētra tagad pret viņu aktīvs Kaspars Vecvagars, klūp Vecvagars. Mētra to cenšas ātri izmantot, bet tur Jākaps Rozīts pēc neveiksmīgi metienu savāc bumbu. Un kam piezīme pretiniekam. Viss labi Barons komandai. Šī jau, ka Māris Gulbis varētu saņemt piezīmi, bet nē. Sirutāvičs, tas ir bijis, kurš saņem noteikumu pārkāpumu.
Tagad Šēla un Miezes laukumā zone un mētra nomainīt. Jēkabs Rozīts no tālās distances var sagatavoties un ir precīzs, labs metiens, sagatavots metiens un joprojām saglabā Barons komandu. Visai droši pārsvaru, pagaidām +9. Un atkal pārāk aktīvi cenšas Mārs Gulbis. Arī viņam jau 3. personiskā piezīme. Nav manā rīcībā statistikas un nav arī datu par personiskām piezīmēm, bet šķiet, ka nevienam no Barona pagaidām par 3 vairāk nav. 3 arī Mārim Gulbim, kā dzirdējām, teica spēles informators, bet tagad Kailers Keins atkal parāda, ka aizsardzībā viņš ir darītājs. Tagad Miezes. Precīzs, Mārs Gulbis. Atkal spēlēs ar muguru pret grozu, spēlēs pats, jāuzmanās no uzbrukuma piezīmēm šajā gadījumā, bet Mārim izdodas nospiesties uz groza apakšu, gūst vēl 2 punktus un +11. Manuprāt, pirmo reizi šajā mačā. 11, varbūt, ka reizi jau bija. Tagad aktīvi atkal cenšas Barons komandas spēlēt aizsardzībā. Pa galam neprecīzs tālmetiens tur vienam no viesiem. Dragulis, tikmēr otrā laukuma galā Tailers Keins ar sodu ieliek bumbu grozā no augšu. Tāds īsts bumbas trieciens grozā no augšas gan nesanāca, bet 2 gūti punkti. Neskatoties ne uz ko. Tagad pārtraukums viesiem, un pēc tā jau Keins stāsies uz soda metiena līnijas. Ko atgriežas komandas laukumā, Tailers Keins gatavs izpildīt 2, vai pareizi sakot, 1 soda metienu pēc šī te bumbas trieciena grozā no augšas. Un palielināt Barons pārstāv iespējams jau līdz +14, tas arī izdodas Keinam. Un šis gan ir lielākais pārsvars, pilnīgi droši. +14, 4. vidū, šķiet, ka Barons komanda svinēs 3. uzvaru, vēl mazliet jāpaciešas. No cīņas tagad aizsardzībā, bet tas neizdodas. Ļanovs trāpa tālmetienu. Un veiksmīgi Keins pamana zem groza brīvo Māri Gulbi. Vēl 2 punkti. Tailera Keina loma komandā, Barons komandā ir ievērojama. To redzam ne tikai spēlējot aizsardzībā. Šos te rādītājus, kā jau teicu, viņš apliecināja jau VF Rīga laikos, bet arī uzbrukumā viņš ir darītājs. Gūst punktu, sadod piespēles. Bet tagad atkal pavisam nedaudz samazina rezultātu starpību vies. Apklusina nedaudz Barons fanus. Barons līdzjutējus. Jēkabs Rozīts Gulbim. Gulbis provocē uz piezīmi. Bet par spīti visam trāpa pustālā metienu. Labs metiens tagad Mārim Gulbim. Un jāsaka, otro puslaiku viņš aizved krietni vien veiksmīgāk. Iespējams pārtraukumā treneri atraduši īstos vārdus. Pirmais puslaiks viņam nebija tik veiksmīgs.
Tagad Aigars Šķēle pārkāp noteikums. Nepagūst īsti iesāties ceļā. Un daudz zonu, tagad laukuma atgriezies Barons rindās. Spēlēs atkal uz groza apakšu, pagaidām nē. Aiziet veiksmīgi tur. Ļānavs gūst vēl 2 punktus, īsā laikā viņam jau 5 punkti. Plus 10 Baronam zona. Un zaudē bumbu Dāvs zonu tagad. Bija iespēja viņam izpildīt tālmetienu, viņš šo nedarīja, bet pretuzbrukumā Kaspars Vecvagars redzam gūst 2 vieglus punktus. Un īsā laikā vēl 1 minūtes pārtraukums un atkal Barons Kvartāls komandai. Tiesneši jau ilgāku laiku cenšas aicināt komandas atgriezties laukumā. Minūtes pārtraukums vismaz 2 reizes ilga. Vismaz 2 minūšu pārtraukums šis bija noteikti. Jāspēlē tikmēr 4. vēl 2 minūtes un 59 sekundes. Baronam plus 8. Plus 8 Aigars Šķēle. Tagad redzam Lietkabels cenšas tādu kā zonas pressing pa visu laukumu. Veiksmīgi to pārvar Aigars Šķēle. Nogādā bumbu rozīt. Tagad saņem bumbu atpakaļ. Kulaks. Tā kombinācija rāda Aigars Šķēle. Rozīts Keinam uz groza apakšu. Un viņš uzraujas atkal uz Kupša garajām rokām. Otrā laukuma galā tikmēr Kaspars Vecvagars īsā laikā gūst vēl 2 punktus. Un tieši pateicoties viņam, viesiem atkal izdodas pietoties līdz -6. Jākabs Rozīts tiek nomainīts, viņa vietā Arturs Brūniņš. Jāsaka arī otrā puslaika, otrās ceturtais beigās, tieši pateicoties Kasparam Vecvagaram, arī viesiem izdevās nedaudz pievilkt. Atcerēsimies līdz -2. Tagad -6, atkal aktīva aizsardzība. Pa visu laukumu, Kaspars Vecvagars un viņa loma komandā arī visai liela. Lai gan šodien spēlē viņš iesaistījās uz laukumā dodoties uz maiņu. Tagad ilgi spēlē Barons komanda uzbrukumā, 3 sekundes uzbrukumā Māris Gulbis un noteikuma pārkāpums. Noteikuma spēles laiks apturēts. Mārim Gulbim iespēja izpildīt 2 sodu metienus. Griškenes saņēma noteikuma pārkāpumu. Māris Gulbis precīzi pirmajā sodu metienā. Un atjauno 8 punktu pārsvaru Barons komandai Māris Gulbis. Un Sauls Mētra uzreiz nomaina arī Dāvu zonu. Tagad ar ko līdzīgu, kā viesi centīsies atbildēt arī Barons komanda ar tādā aktīvāku presingu. Tikai uz galautu izspēli gan tas bija. Pēc tam Barons reiz ātri atkāpjas atpakaļ savā laukuma pusē. Spēlēs aizsardzībā. Un bez soda nospēlē tagad rīdzinieki. Sauls Mētra, minūte 45 jāspēlē, plus 8.
Ļoti aktīvi pret Sauli Mētru tur darbojas Butkevičs. Tailers Keins aizmet garām. Būtībā svarīgs metiens. Varēja būt +10. Tagad izdodas pārkāpt noteikums un tur apturēt tīri. Maz variantu bija Mārim Gulbim, bet svētīgs šis te viņa pārkāpums. Spēles laiks apturēts. Minūte 20 jāspēlē. Redzēsim, vai Kupšs spēs iemest arī 2 sodmetienus. Tagad, pretēji tam, ko viņš varēja izdarīt jau no spēles, tagad ar 2 metieniem tas viņam jau jāizdara. Viens no 2, tā kas zināmā mērā Māra Gulba šī te piezīme attaisnojas. Minūte 15 jāspēlē. Aigars Šēle. Pret viņu aktīvs atkal Butkevičs. Tagad Mārs Gulbis spiedīsies atkal uz groza apakšu ar muguru. Pagrieziens un centās izprovocēt uz noteikumu pārkāpumu pretinieku, bet neizdodas. Izdosies tagad Lietuvas komandai saglabāt bumbu spēlē. Izdodas, bet tā pie Māra Gulbi drošās rokās. +7 Baronam. +7 Baronam sāksies jau pēdējā minūte. 40 sekundes vairs tikai jāspēlē. Aigars Šēle. Izšļūk bumbu viņam. Nezinu, vai slāpja tā bija, vai iespējams arī pretinieks nedaudz patraucē. Iespējams arī tā. Kad neprecīzs tālmetiens. Kupšs nespēja savākt šo te bumbu. Un šķiet, ka varam apsveikt Barons komandu ar uzvaru šajā mačā. Vēl nedaudz jāpacieš. Arturs Brūniņš, Mārs Gulbis. Nesteigsies Barons komanda. Arī Lietkabels vairs nepārkāp noteikums. +7 pēdējās 10 sekundes jau šobrīd Saules Mētra ar bumbu. Vēl nedaudz atliks laika arī viesiem. Vai arī nē? Šķiet, ka nē. Arturs Brūniņš. Pēdējās sekundes 2, 1. Pēdējo sekundžu metiens nav precīzs. Līdz ar to šī te Baltijas basketbola līgas spēle ir noslēgusies. Barons svin 3. uzvaru ar rezultātu 74-67. Turpina 100% uzvaru un zaudēto spēļu attiecību. Sveicam Barons komandu. Sveicam arī pretinieks ar zaudējumu. Tā mēs to varam darīt, neapšaubām. Es Jānis Celmiņš tikmēr no jums atvados. Veiksmīgi jums nedēļas nogalu un tiekamies jau kaut kad